Projekta Rīgas kino mērķis – savest kopā kino profesionāļus un jaunus cilvēkus, lai viņi kopā veido filmas par Rīgu. Projekta Rīgas kino ietvaros ir nofilmētas 22 filmas un 16 animācijas filmas. Kino izglītība, man liekas, vispār nepieciešama, jo ātrāk, jo labāk. Gan saprast, kā tas process rodās, gan meklēt savus stāstus. Šajā projektā es ieguvu diezgan daudz, jo es ieguvu, kā es varu savas idejas, savas emocijas, visu izlikt profesionālākā veidā, kā es varu sevi labāk parādīt. Un tā priekš manis bija pirmā īsfilma, ko es filmēju. Es domāju, ka tā bija lieliski iespēja pierādīt sevi. Man ļoti patīk animācija. Es noteikti ieguvu informāciju par to, kā tas viss notiek, kā to veido. Es sāku turēt rokās kameru, es sāku filmēt. Es sapratu, kas man interesē, ka tās noteikti nav spēlfilmas, bet to, ka dokumentālais kino ir ļoti interesanti. Es gribēju iegūt pieredzi kino jomā, jo es tā kā zināju, kā tas viss notiek, bet es gribēju to pat izbaudīt uz savas ādas. Ļoti interesanti, jo tas, kā tas kino top, tas nav nemaz tik viegli, kā es biju domājis, sarežģīti. Kino likās kaut kas tāds šausmīgi sarežģīts, ko nevar saprast. Un tad sajaucot to visu kopā, tu saproti, ka tas ir gan grūti, gan arī vienkārši. Grūti varbūt no tā, ka tev ir jāmāk savu ideju pastāstīt. Un vienkārši no tā, ka tev ir skaidra tā doma, ka tu zini, ko tu gribi, tu vienkārši dari. Tāds projekts ir nepieciešams tāpēc, ka filmu veidotāji vai vismaz fotogrāfi esam mēs visi, vismaz izmantojot mobilo telefonu. Tāpēc varētu teikt, ka ir nepieciešamība jau no agra vecuma mēģināt saprast, kā tas mēdījis darbojās un mēģināt arī izprast, kā to izmantot. Lai tas būtu interesanti ne tikai pašam, bet arī citiem, tad ir jāapgūst zināmas prasmes, lai šos stāstus varētu izstāstīt. Es domāju, ka tagad daudz redzēs to rezultātu un arī novērtēs to visu projektu, tad varētu būt arī kino mācība iekļaut skolu programmā, kas man ir. Un mēs esam sākuši darbu pie dokumentālās īsfilmas par fabriku, par graustu estētiku, par ēkas nojaukšanu ar ieskatu vēsturē. Man jau ir vairākas idejas par jaunu un nopietnāku filmu. Šis noteikti bija liels atspērienu punkts manai nākamajai attīstībai. Es gribētu arī savu nākotni saistīt ar kino, iet arī stāties Tallinas filmu mediju skolā un turpināt šo visu. Jā, ļoti patīk, ļoti interesanti.